šodien Latvijas Saeimai ir jāvēl tiesības sargs. Mēs atceramies, kurš bija tas cilvēks, kurš visvairāk iestājās par to, ka šādai institūcijai ir jābūt. Tā bija Vaira Vīķa Freiberga. Un, protams, ir jāapzinās, ka Vairas Vīķas Freibergas autoritāte sabiedrībā bija ļoti augsta, tad, kad viņa nāca ar šo iniciatīvu. Vienlaicīgi ir jāapzinās, ka tādi cilvēki, kuri būtu gatavi ieņemt šo amatu, kā Vaira Vīķa Freiberga, piemēram, neatradās. Un tieši tāpēc koalīcijai bija grūtības atrast vienotu kandidātu. Gala rezultātā ar iniciatīvu nāca opozīcijas saskaņas centrs izvirzot Juriju Jansonu kā kandidātu, kurš varētu būt piemērots šim amatam. Uzreiz uzsākās kritika, ka redziet, šis cilvēks nāk no opozīcijas. Un tad, kad Zaļie zemnieki piekrita atbalstīt šo kandidatūru, tad sākās kņada koalīcijā, un koalīcija pašās beigās atrada arī savu kandidātu. Novēloti. Un tieši tāpēc šodien, kad ir jāpieņem galīgais lēmums, kurš no šiem kandidātiem būs, ir jāsaka, ka ne Juris Jansons, ne Anita Kavaļevska nav tādi kandidāti noteikti, kādus savā laikā bija domājusi iecelt šajā amatā Vaira Vīķa Freiberga. Bet tā kā mums nav citas alternatīvas, mums jāpieņem lēmums par vienu no šiem kandidātiem. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka abi kandidāti principā būtu cienīgi ieņemt šo amatu. Bet man personīgi, un principā arī apvienībai par labu Latviju vakara tiekoties frakcijas sēdē ar Juriju Jansonu, jo ar Anitu Kavaļevsku mēs bijām tikušies arī iepriekš, mums bija viens būtisks jautājums. Jautājums par ģimenes vērtībām. Vai gadījumā, ja būs nepieciešams iestāties un skaidri paust viedokli par to, ka Latvijā ir atbalstāmas tradicionālās vērtības, ka laulība ir savienība tikai un vienīgi starp vīrieti un sievieti, ka nekādas citas laulības Latvijā nebūs pieņemamas, un ka tiesības sargs nekādā gadījumā neiestāsies par to, ko pēc kāda laika noteikti Latvijai rekomendēs darīt Eiropa, legalizēt vienzimuma laulības, tad jāsaka, ka Anita Kavaļevska šajā jautājumā nespēja skaidri paust mums viedokli un nostāties skaidrās pozīcijās. Viņai bija arī savi argumenti, kāpēc to viņa nevar darīt, kurus mēs respektējām, bet tomēr tā pozīcija, ka viņai būs svarīgs Briseles viedoklis un likumdošana, tas radīja gan manī, gan manos kolēģos bažas. Un vakar Jansona kungam mēs tiekoties uzdevām šo jautājumu. Ja būs jānostājas konkrēti par vienzimumu laulībām, jeb par tradicionālajām vērtībām, kurā pusē tiesības sargs varētu nostāties, ja mēs par viņu balsotu. Un Jansona kungs skaidri pateica, ka viņš atbalsta ģimenes vērtības, viņam pašam ir bērni, un viņš viennozīmīgi uzskata, ka Latvijas tautai ir nepieciešams atbalstīt tieši to, ko šodien nosaka Satversme, proti, ka laulība ir savienības starp vīrieti un sievieti. Un tieši tāpēc es esmu skaidri arī vakar paudis viedokli, ka Jansona kungs varbūt viņš nav labākais kandidāts, bet viņš šodien no šiem diviem kandidātiem mums ir vairāk pieņemamais. Un tāpēc mēs esam pieņēmuši lēmumu šodien frakcijā vienbalsīgi atbalstīt Jansona kungu kā kandidātu no piedāvātiem diviem kandidātiem. Paldies!